Kad es pirmo reizi dzirdēju par iekšējā bērna dziedināšanu, es domāju, ka tas ir kārtējs pašizaugsmes bullshits, kurš liek rakņāties pa pagātni un pie visa vainot savus vecākus. Bet, kā izrādījās, es biju pamatīgi kļūdījies, un darbs ar iekšējo bērnu bija pavisam citādāks nekā sākotnēji var šķist. Tāpēc šajā video mēs apskatīsim 5 populārākos iekšējā bērna mītus, kas visticamāk bremzē arī tavu izaugsmi. Čau! Priecājos tevi šeit redzēt. Ja tu skaties manu video pirmo reizi, tad mani sauc Artūrs, un šajā kanālā mēs runājam par dažādajiem veidiem, kā dzīvot laimīgāku un piepildītāku dzīvi caur sevis iepazīšanu, pieņemšanu un savu pašvērtējumu celšanu. Ja arī tev šis šķiet interesanti, pieseko kanālam un pievienojas mūsu pulciņam. Bet ķersimies klāt pirmajam mītam. Visizplatītākais mīts, ko esmu dzirdējis no cilvēkam par iekšējo bērnu, ir tas, ka iekšējais bērns ir kaut kāds spirituālistu izdomājums. Un teikšu atklāti, arī es tā sākumā domāju. Manas viss izklausījās pēc kārtējās trendīgās prakses, kurai apakšā nav nekāda zinātniska pamatojuma. Bet, kā izrādās, iekšējais bērns nav vienkārši kaut kāds jocīgs koncepts, kas kādam ienāca prātā esot meditācijas retrītā. Šīs iekšējā bērna teorijas aizsācējs ir viens no galvenajiem modernās psiholoģijas pamatlicējiem Kārls Jungs, un tā nav vienkārši kaut kāda pagājušā gadsimta teorija. Arī mūsdienu neirozinātne ir pierādījusi, ka mūsu pirmotnējās pieredzes burtiski ietekmē to, kā fizioloģiski attīstās mūsu smadzenes un kā tajās veidojās neironu ceļi. Tāpēc mūsu bērnība un pieredzes pamatā nosaka to, kā mēs redzam sevi un pasauli mums apkārt. Bet labā ziņa ir tāda, ka mēs varam mainīt šīs pārliecības un uzskatus, pateicoties neiroplasticitātes principam. Neiroplasticitāte pamatā nozīmē to, ka mūsu smadzenes spēj adaptēties un restruktūrizēt sevi neatkarīgi no mūsu vecuma un dzīves pieredzēm. Piemērs no savas dzīves, ar ko es varu padalīties, ir tas, kā es mēdzu ar sevi runāt, vai pareizāk sakot, domāt brīžos, kad man kaut kas nesanāca, vai kad, ja varētu teikt, es sačakarēju kaut ko. Es biju skarbs pret sevi un neiecietīgs, un tam sekoja pārmetumu jūra. Bet strādājot ar sevi un kultivējot sapratni un iecietību pašam pret sevi, mana attieksme pret sevi krietni uzlabojās. Un šis uzvedības modelis vai paterns, ja tā to arī varētu teikt, nebija kaut kas tāds, ko es izdomāju darīt kā pieaudzis cilvēks. Tā bija pieredze no manas bērnības, kuru es vienkārši turpināju atkārtot autopilotā līdz brīdim, kamēr es to apzinājos un nolēmu transformēt. Tad otrais mīts, ko esmu dzirdējis diezgan bieži arī no cilvēkiem, ir tāds, kad ir nepieciešams iet uz terapiju, lai varētu strādāt ar savu iekšējo bērnu. Un tas, kā es to redzu, ir tas, ka terapija var būt lielisks instruments, un es to noteikti varu rekomendēt jebkuram, jo īstais psihoterapeits var palīdzēt sakārtot ļoti daudz lietas mūsu dzīvē, bet terapija nav obligāti vajadzīga, lai sāktu strādāt ar savu iekšējo bērnu. Protams, ka izņems būs situācijas, kurās ir bijušas lielas un sāpīgas traumas, vai arī emocionāli tas izšķiet vienkārši par daudz. Šādās situācijās es noteikti rekomendētu vērsties pie profesionāla terapeita, kurš varēs tevi atbalstīt un palīdzēt tikt galā ar šīm emocijām. Darbs ar iekšējo bērnu ir ļoti plaša modalitāte, kas ietver sevī dažādas prakses un tehnikas, kā piemēram limitējoša pārliecība pārrakstīšana, sāpīgo pagātnes notikumu pieredžu rīfreimošana, sapratnes un cieņas kultivēšana pašam pret sevi, veselīga robežu nospraušana un daudzas citas prakses. Un cilvēks var par šo izglītoties un bišķiņiem sāk darīt arī pats bez profesionāļa palīdzības. Un kā piemēru es varētu salīdzināt šo ar ģitāru spēles mācīšanos. Protams, ka ar skolotāju tas varētu būt gan vieglāk, gan ātrāk, bet tajā pat laikā to arī var izdarīt pašmācības ceļā, vienkārši trenējoties un darot, ja nav kaut kāda specifiska lieta vai kaut kas tāds, ko tev tiešām vajag atrisināt, vai, kā jau minēju, ja tu jūti, ka tas vienkārši ir bišķiņ par daudz, tad es tiešām vēlreiz rekomendēju vērsties pie cilvēka, kurš var tev palīdzēt šo sakārtot. Un padaloties ar savu pieredzi, kā es, ja varētu teikt, sāku rūpēties par savu iekšējo bērnu un kā es sāku ar sevi konektēties, tas burtiski bija šādā te pašmācības ceļā. Es paskatījos dažādus video, šādu un tādu vai ne, pamēģināju dažādas prakses, uzņēmu jaunu informāciju, un šādā pašmācības ceļā ļoti daudz, kas man salikās, es ļoti daudz ko saprotu un es ļoti daudz ko izmainīju, jo tas nav kaut kas tāds, kur uzreiz vajag mesties tagad par visiem 100% un baigi aktīvi strādāt. Tas vairāk ir kaut kas tāds, ko mēs pakāpeniski sākam uzņemt, izprast, pamanīt, un tādā veidā mēs sākam šo darbu. Vismaz tas ir tas, kā es to rekomendēju darīt lielākai daļai cilvēku, lai tas nebūtu ka uzreiz tā sajūta, ka ir pārāk daudz vienkārši. Trešais mīts ir, ka iekšējā bērna modalitāte vienmēr pie visa vaino vecākus. Un arī šo mītu esmu dzirdējis diezgan bieži no cilvēkiem, bet patiesībā darbs ar iekšējo bērnu nav par to, ka mēs vainojam kādu citu pie mūsu problēmām. Tas ir par to, ka mēs iepazīstam un izprotam labāk sevi
un savus paternus tādus, kādi tie ir tagad. Jo ir liela atšķirība starp mindsetu, mani vecāki mani sačakarēja, vai arī es apzinos un izprotu, kā konkrētās pieredzes ir padarījušas mani par to, kas es esmu tagad. Un pat, ja tas nāk no bērnības un vecākiem, šī apzināšanās nenozīmē, ka mēs uzreiz otru vainojam. Tāpat cilvēkiem mēdz būt bail, ka darbs ar iekšējo bērnu kaut kādā mērā sabojās attiecības ar vecākiem, un ka labāk ir atstāt pagātni pagātnē, kā saka, un kas bijis, tas bijis, vai ne? Bet patiesībā darbs ar iekšējo bērnu tieši var palīdzēt labāk izprast savus vecākus, saprast, ka viņi darīja labāko, ko varēja, ka viņiem pašiem bija savi ievainotie bērni un savas traumas, un tas attiecīgi var radīt tādu kā dziļāku izpratni un empātiju pret vecākiem. Darbs ar iekšējo bērnu nav par kāda cita vainošanu, bet gan par lietu apzināšanos, jo mēs nevaram izmainīt un uzlabot to, ko neapzināmies. Un mēs esam nonākuši pie mīta numur 4, ka darbs ar iekšējo bērnu ir vajadzīgs tikai tiem, kam ir bijušas lielas traumas. Un interesanti ir tas, ka liela daļa cilvēku dzirdot vārdus iekšējais bērns vai iekšējā bērna dziedināšana vai darbs ar iekšējo bērnu, uzreiz domā, ka tas ir kaut kas tāds, kas ir aktuāls tikai tiem, kam ir bijusi ļoti smaga vai traumatiska bērnība, bet pamatā darbs ar iekšējo bērnu nav par to, ka mēs esam traumēti vai ka ar mums kaut kas nav kārtībā, jo mums visiem ir savs iekšējais bērns, mums visiem dzīvē ir bijuši kaut kādi notikumi vai pieredzes vai situācijas, kas mūs padarījuši par to, kas mēs esam tagad. Jo pat, ja ir bijusi ļoti laba bērnība, tāpat tajā bija kaut kādi notikumi, kas ir atstājuši savu nospiedumu un traucē mums dzīvot tādu dzīvi, kādu vēlamies. Daudziem no mums ir bijušas kaut kādas nepatīkamas situācijas skolā, pulciņos, frāzes, kā beidz vienreiz čīkstēt brīžos, ka mēs bijām noskumuši, lai arī tās nav traumas ar lielo burtu, tās tāpatās ietekmē to, kā mēs uztveram un pieredzam savu dzīvi šobrīd. Un darbs ar iekšējo bērnu nav tikai par traumām vai sāpīgām pieredzēm. Ļoti bieži tas ir tieši par kaut kādām ne tik ļoti nopietnām, bet negatīvām pārliecībām, kas mums sagādā regulāras problēmas ikdienā. Un 5. mīts ir, ka darbs ar iekšējo bērnu nozīmē dzīvot pagātnē. Un šis varētu būt tāds visironiskākais mīts, jo darbs ar savu iekšējo bērnu vispār nav par rakņāšanos pagātnē. Tas ir viens no visjaudīgākajiem instrumentiem, kā patiesi virzīties uz priekšu un tieši atkabināties no vecajiem paterniem, kas mums traucē dzīvot tādu dzīvi, kādu mēs vēlamies tagadnē. Un darbs ar iekšējo bērnu ir kā sava veida karte, kura parāda, kurās dzīves jomās mēs varam veikt uzlabojumus, ka mēs pamanām, kur mums neiet tā, kā gribētos, izprotam, no kurienes tas nāk, un tad attiecīgi to mainīt. Un tas ir par to, ka mēs sadziedējam tās pagātnes daļas, kuras joprojām ietekmē mūsu dzīvi tagadnē. Un tāds piemērs teorētisks par sievieti, kuru sauks, pieņemsim, Liena. Liena regulāri uzņēmās ekstra pienākumus darbā, ja kāds viņai lūdza palīdzību, jo viņai taču šķita, ka viņa ir labs cilvēks, viņa tā kā grib palīdzēt citiem. Bet tajā pat laikā tas viņu atstāja izdegušu un pārgurušu, viņai to neapzinoties. Un tieši caur darbu ar iekšējo bērnu viņa savilka paralēles starp šo uzvedības paternu un savu bērnību, kur viņa tika slavēta un izcelta tikai par saviem sasniegumiem skolā. Un tieši šī paterna pamanīšana ļāva viņai sākt veidot veselīgākas robežas apkārtējiem un mācīties prioritizēt sevi. Un tas attiecīgi atstāja viņai vairāk enerģijas, ko veltīt saviem tiešajiem darba pienākumiem un savai ģimenei. Tā ka iekšējais bērns vispār nav par pagātni, tas ir par to, lai mēs varam dzīvot labāku un piepildītāku dzīvi tagadnē. Tā mēs esam apskatījuši 5 izplatītākos mītus, kad runājam par iekšējo bērnu. Ja tev šis video bija noderīgs, kā vienmēr es novērtēšu laiku un noteikti padalies ar kādu citu, varbūt tev pazīstamu cilvēku, kuram šis video arī varētu noderēt. Tāpat labprāt dzirdēt no tevis, kuru mītu biji dzirdējis visbiežāk, kad runa iet par iekšējo bērnu, un droši atstāj komentāru lejā pie šī video. Paldies par tavu laiku un atceries, tavs iekšējais bērns nav kaut kas tāds, ar ko ir jātiek galā. Tā ir tevis daļa, kura vēlas tikt uzklausīta un pamanīta. Un tad tiekamies nākamajos video. Čau!